Pārdomas. Kā atpazīt patiesu aicinājumu savā un citu dzīvē? Izlasīsim vispirms 2. vēstuli Korintiešiem, 11. nodaļu, no 10. līdz 15. pantam. Tik tiešām, ka Kristus patiesība ir manī, šī slava man nevar tikt liekta Ahajas robežās. Kādēļ? Vai tad es jūs nemīlu? To Dievs zina. Bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem. To gals būs tāds kā viņu darbi. Mēs ieraugām, ka katrs var sevi nosaukt sev tīkamā vārdā, var dižoties ar to, ko zina, ko paveicis, bet patiesi runā tikai tas, kas parādās pie taviem ticības darbiem, kuri veido tavu dzīves gājumu. Mēs paši sevi varam lielīt, mēs savās acīs varam izlikties lieli, bet patiesība par mums, es atkārtoju, ir redzama pie mūsu darbiem. Ja tu esi evaņģēlists, tev nav par to nevienam jāstāsta, tavi ticības darbi par to liecinās. Ja tu esi pravietis, cilvēki agri vai vēlu nodos liecību par tevi. Un tas attiecas uz pilnīgi visām kalpošanām Dieva valstībā. Redzat, apustulis Pāvils izsaka šos būtiskos vārdus, kuri patiesībā atklāja lielu noslēpumu, tai skaitā arī Pāvila aicinājumu Kristū, bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu. Kad Jēzus Kristus kādu ir svaidījis darbam, tad šis cilvēks darīs to, uz ko aicināts, neatkarīgi no tā, vai cilvēkiem tas patiks vai nē. Arī Pāvils kādu laiku nebija draudzes pieņemts, bet neatkarīgi no tā, ka kristieši baidījās no viņa, viņš jau drosmīgi sludināja evaņģēliju. Ja Dievs tevi ir svaidījis viņa darbam, tu būsi viņam uzticams, lai arī kas nenotiktu. Tas ir līdzīgi kā zivs, tā nevar pēkšņi rāpties kokā. Varbūt tikai Darvina piekritēji tam varētu nepiekrist. Bet atgriežoties pie tēmas, ja patiesi Dieva gars tevi ir svaidījis un vada, tad tu noteikti darīsi darbus, kas ir tava aicinājuma cienīgi. Kristū tu nejūties piepildīts darīt kaut ko ārpus sava aicinājuma. Pat ja tev rastos laba iespēja, kur tevi pieņems, tad tomēr beigās tu atgriezīsies pie tā, uz ko esi aicināts, pat ja dēļ sava aicinājuma tevi nepieņems. Jo aicinājums nav tikai vēlme, bet tas atnes reālu svētā gara spēku, dzīvību, piepildījumu, atziņu, gara vadību. Tādēļ, pat ja tu nebūsi citu atzīts, tu tik un tā labprātīgi paliksi savā aicinājumā no augšienes. Jo nav nekas labāks, kā atrasties viņa gribā. Un tieši tādēļ Pāvils raksta, būdams aicināts par Kristus apustuli, ka neatkarīgi no visa viņš turpinās darīt to, uz ko aicināts. Un tajā pašā laikā rāda, ka darbos to var ieraudzīt, nevis uzpūstajos vārdos. Tur bija cilvēki, kuri meklēja iespēju ar sevi lielīties, bet Pāvils tos atzina par meļiem. Bet kāpēc? Jo viņš neredzēja viņu dzīvēs ticības darbus, kas liecinātu, ka viņi ir apustuļi. Par to lasām 2. vēstulē Korintiešiem 11. nodaļā. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem. To gals būs tāds kā viņu darbi. Un beigās viņš atkal mums skaidri parāda, caur šiem vārdiem, to gals būs tāds kā viņu darbi. Ka tieši darbi ir tie, kas liecina par to, kas tu esi Dieva valstībā. Un ne tikai vienkārši darbi, bet darbi, kas pavada visu tavu dzīvi iekš Kristus. Tādēļ apustulis Pāvils drosmīgi raksta 2. vēstulē Korintiešiem, 11. nodaļā, 12. pantā. Bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs. Es ceru, ka šo garīgo patiesību jūs paturēsiet savās sirdīs, lai tie, kas lielās ar sevi, jūs nepieviltu. Turpmāk raugieties uz darbiem, nevis vārdiem, jo darbi atklāja patiesību. Es ceru, ka šo garīgo domu man izdevās nodot rakstu ar Kristus mīlestību.